Kad pirmo reizi paņem rokās tādu instrumentu, tas ir normāli, ka kaut kas nesanāk, jo uzacu zīmēšana matiņu tehnikā noteikti ir augstākā pakāpē māksla. Iesaku patrenēties uz rociņas. Dažāda izmēra, dažāda garuma, stiprāk, maigāk. To visu trenēt uz rociņas. Loģiski, ka ja mēs pieskaramies maksimāli viegli, tā līnija ir plānāka. Jo stiprāk, jo biezāka viņa ir. Svarīgi arī kādā pozīcijā mēs turam rociņu. Mums obligāti to zīmulīti jātur tādā leņķī, kādā mēs gribam mūsu matiņu. Ja es uzzīmēju pārāk stipru, es varu vienmēr iztušēt ar pirkstiņu un padarīt to līniju maigāku. Man viņi nekad nav ideāli, bet es vienmēr viņus varu iztušēt. Šeit, piemēram, es negribu tā turēt. Es gribu mazliet pa matiņu augšanas virzienā. Mums vienkārši ir jāuztrenē to roku. Es kaut kur mācījos nedēļu. Katru dienu es zīmēju tos matiņus, un jau pēc nedēļas izskatījās daudz labāk nekā nedēļas sākumā. Ja jūs uzzīmējat uzacis, bet viņas izskatās pārāk nekārtīgas, kaut kā jums tā līnija neizdevās tāda taisna, tad vienkārši paņemat jebkādu plakanu notiņu un jebkuru konsīleri, vēlams jūsu ādas krāsā, un jūs varat apiet apkārt jūsu uzacīm, lai padarītu viņas kārtīgākas un noņemtu tos matiņus, kuri izskatās nevietā. Tādas uzacis man sanāca šodien. Katru dienu viņas ir savādākas.